vērienīgas renovācijas uz jautras un humorpilnas nots ar košu pasākumu durvis vēris Sauleskalna tautas nams Madonas pusē. Tiesa renovācijas darbi dažādu iemeslu dēļ ilga gadiem, brīžiem liekot pagurt visiem procesā iesaistītajiem, taču šobrīd plānotie darbi ir paveikti un atklāšanas pasākuma pilnā skatītāju zāle ir kā liecība, ka tas patiešām bijis vajadzīgs. Man trūks vārdu, cik viss bija jauki, es biju pilnīgi pacelāta pēc ilgiem laikiem, jāsaka. Jā, man jau vispār patīk pašdarbnieku koncerti. Ļoti. Treidanci dejojām pirms gadiem 20, tāpat kā viņi, tieši šeit. Ļoti labi, ļoti. Forši, kā man teica, bijušais dejošanas skolotājs Jānis Šķēle, kad pašdarbnieki tā ir Latvijas tautas labākā daļa. Tauta bez kultūras patiesībā nav nekas. Kultūra kopā ar tautu, tur jau arī rodas viss. Forši, viss jauns, viss skaists, viss labi. Patīkami. Būs ļoti labi. Sauleskalna tautas nama vadītājs Kristaps Šķēls renovācijas darbiem klātesošs bijis kopš pirmās dienas. Gājis visādi, atzīst Kristaps, taču rezultāts priecē, tostarp ventilācijas izbūve un vides pieejamība, kas bijis kā primārais uzdevums. Prieks, ka šīs divas lielās fundamentālās lietas ir paveiktas un, protams, papildus tātad kosmētiski uzlabojumi. Pilnībā viss atjaunots apgaismojuma sistēmas, skaņu sistēmas, iegādāt jauni krēsli. Kopumā tiešām ir ļoti daudz izdarīts un ļoti lielas investīcijas tiešām šajā objektā ir ieliktas. Un ir tiešām liels prieks un gandarījums, ka mēs, lai arī caur lieliem sarežģījumiem esam gājuši, esam tomēr ar to savu darba spēku, gribas spēku un ar vēlmi būt labākiem un skaistākiem tādiem kultūras nozares nesējiem Madonas novada pašvaldībā. Pierādīt to, ka mums šis objekts un šis tautas nams visiem ir vajadzīgs. To apliecina gan RTV uzrunātie pasākuma apmeklētāji, gan pašdarbnieki, kuru Sauleskalna tautas namam netrūkst. Te darbojas dažādas deju grupas un bērnu kolektīvi, amatierteātris un novada lepnums vīru koris Gaiziņš, kurš atjaunoto tautas namu dēvē kā dzīvības vietu laukiem. Tāpat kā, ja būs skola un pasts, tad būs cilvēki. Un ja būs tautas nami, kultūras nami, tad arī būs cilvēki. Tā kā tas ir, lai saglabātu šo te iedzīvotājus pie laukiem vai kā piesaistīt. Lai gan Gaiziņš joprojām turās un skan braši, prezidents Gatis atzīst, ka pašdarbnieku rindas gadiem ejot tomēr sarūk. IT tehnoloģijas dara savējo. Ir vieglāk spaidīt podziņas, nekā dziedāt vai dejot vai kaut ko tā. Bet jūs turaties braši? Mēs jau kā dinozauri. Uz šādu mērķi tiecas arī Attāls, deju kolektīvs, kurš šogad svinēs savu 10 gadi. Kā atklāšanas pasākumu atzīst dejotāji, Sauleskalna tautas nams ir viņu otrās mājas. Tā ir mūsu vieta, mēs viņu gaidījām, mēs viņu gribējām, mēs viņu esam piedzīvojuši un šobrīd mēs pelnījām. Mēs par to priecājamies un gribam, lai viss notiek, lai katram ir vieta šeit ienākt arī no malas. Ne tikai mums, un tas ir tikai jauki, tā ir dzīvība, tas liecina par to, ka šeit ir labi, jā. Bet jūs vairākus gadus bijāt bez tautas nama un daudzus gadus, jā? Mēs te reiķinājām no kaut kāda 18. gada laikam, jā? Kā jūs iztikāt to laiku? Kaut kā muļājāmies pa visādiem stūrīšiem, kur jau vien varēja jauniešu centrs, Madonas kultūras nams, kur vēl aizbrauc, bet lai mēs paliktu dzīvi, lai izdzīvot, to mēs visu darījām, lai būtu šodien. Mēs esam ļoti atsaucīga tauta, bet mēs gaidām arī atsaucīgu skatītājus, kas nāks pie mums. Un mēs dejosim, vai jūs nāksiet vai nē, bet labāk, ka nāksiet. Mēs gaidām arī ne tikai skatītājus, mēs gaidām arī, ka kāds brauks dejot, dziedāt un visu kaut ko jauni dejotāji. Mēs esam baigi labs kolektīvs. Gaidīsim. Jāpiebilst, ka jaunus dalībniekus gaidīs ne tikai dejotāji, bet visi amatieru mākslas kolektīvi. Un kā uzsver tautas nama vadītājs Kristaps Šķēls, nams ir lieliski piemērots arī jaunu kolektīvu radīšanai. Savukārt, ja runājam vēl par svētkiem, tad vietā piebilst, ka tautas nama atklāšana notika 3 dienu garumā ar košu pasākuma klāstu, un tāds tas solās būt arī turpmāk. Sandra Zerņa, Andris Milnis, RTV.